Ja kāds kaut ko runā, ka kāds mums kaut ko uzdāvināja un ka neatkarība pat nokrit no gaisa, tad to noteikti var teikt nē, jo nebūtu mēs paši, nebūtu valsts gribas, nebūtu toreiz drosmes, jo mēs jau nezinājām, vai mūs sagaidīs ar ziediem, vai mūs iznesīs ar kājām pa priekšu 4. maijā no parlamenta mājas, tad nebūtu nekā. Ja? Tā kā, tā bija tā sajūta, un varbūt tā sajūta ir svarīga vienmēr visos laikos. Tā pašapziņa, ka mēs varam, ka mēs esam pietiekuši spēcīgi, un tad arī, toreiz jau varētu teikt, bruņotais pretspēks, Baltijas karapgabals, kas te bija ar saviem vairāk nekā 100 000 kontingentu, ar raķetēm, ar zemūdeniem kuģiem, viņš ir kā atkāpās tā priekšā, jo viņi bija apjukuši, ja, kā var cīnīties ar kailām rokām, nevardarbīgā cīņā pret, būtībā smagu militāro pārspēku un arī ekonomisko pārspēku. Kaut arī 4. maijā mēs neatkarību deklarējām tikai deklaratīvi. Es nekad neesmu redzējis Rīgas ielās, un arī Latvijā droši vien, es toreiz biju Rīgā, tik daudz laimīgu un smaidošu seju. Un tad es arī tā sev mājās jautāju pēc deklarācijas pieņemšanas, kas tad ir noticis? Viss tepat, ienaidnieku armija ir tepat. Viss tā vājprātīgā padomju ekonomika tepat, varas institūcijas Maskavas ir tepat, bet mainījies bija kaut kas ļoti būtisks. Mainījies bija mūsu iekšējā apziņā kaut kas, bija sirdīs mainījies kaut kas, tas, ko vairs nav iespējams ne iebiedēt, ne arī nošaut. Cilvēki bija nobrieduši šai brīvībai, un jāsaka, arī viss laiks no 4. maija līdz pat neatkarības de facto piepildījumam bija tāds, ka deklaratīvā vara bija mums, reālā vara joprojām bija fiziskā vara Maskavas rokās, bet cilvēki vairs šai Maskavai nepakļāvās. Nulle vērta būtu mūsu deklarācija, ja cilvēki to nepildītu. Cilvēki bija gatavi arī pretoties. Tas jau bija toreiz tāds hibrīda karš. Visādā veidā panākt to, lai apstākļi Latvijā būtu nestabili, lai cilvēki vairs nebūtu valdāmi, lai cilvēkiem apniktu šī jaunā Latvijas ievēlētā nacionālā vara. Un tad, lūk, viņi nāktu kā glābēji un ieviest kara stāvokli. Visos drūmākajos scenārijos Latvijā bija paredzēta kara stāvokļa ieviešana un tiešās prezidenta pārvaldes ieviešana. Tāpēc mēs saprātām, ka mēs nedrīkstam nobīties un ka mums ir jānoturas absolūti mierīgi, pat tad, ja līst asinis, jo Kremlis gatavoja pasaules acīs parādīt šo ieganstu, ka viņiem bija jārīkojas ar mums. Arī Gorbačovs sarunā ar mani bija teicis, mēs jūs ātri gāzīsim, viņš teica, tauta jūs gāzīs, jo jūs esat ekstrēmisti un fašisti. Nākošais etaps jau bija pēc uzbrukuma Viļņas televīzijas turnim, ka mēs sapratām, ka sekos atkal tas pats Latvijā, ka mums jābūt kaut kam gataviem. Bija izsludināts liels mītiņš Lietuvas solidaritātes atbalstam. Tas faktiski viens no lielākajiem nevardarbīgās pretošanās ieročiem. Šajā mītiņā piedalījās bez dažādiem aprēķiniem no 300 000 līdz 500 000 cilvēku no visas Latvijas, kas stingri demonstrēja visai pasaulē, ka par spīti tam milzīgām pretspēkam, draudiem un arī iespējām asins izliešanai mēs pretosimies. Un rezultātā bija tas, ka mēs dabujām arī tādu plašu, toreizējās padomju impērijas teritorijā, bet arī ārpus tām robežām dabujām tādu starptautisku atbalstu, jo šķiet, ja es nekļūdos datumiem, ap 20. janvāri, man liekas, Maskavā notika Lužņika stadionā, dīvainā kārtā pašā Maskavā. Lielākais protesta mītiņš, tur piedalījās 300 000 cilvēku, kā lēš toreiz cilvēku dalībnieki, ar atbalstu Baltijai. Tas bija pilnīgi neticami, ka Krievija bija novesta tik tālu tā sabiedrība, ka viņa piepieši aizmirst savas impēriskās ambīcijas, jo saprātīgie cilvēki saprata, ka ja tiks piežmiegta Baltija, tad tiks piežmiegti arī viņi, ko, protams, Putins arī šajās laikos ir izdarījis. Un mēs sākām lauzīt galvas, kādā veidā ir jāorganizē pretošanās. Protams, mēs sapratām, ka ieroču nav, un ar ieročiem mēs nedrīkstam cīnīties, bet ir jāveido kaut kādas militāras aizsardzības struktūras, un tās bija barikādes. Katrā ziņā mēs jau bijām pieredzējuši to, ka no šī apņēmības spēka, no tā, kas ir iekšā sirdīs, padomju militāristi baidās, un acīm redzot baidās visi totalitāru valstu militāristi. Jo man bija tā interesanti tas, ka pēc Augusta puča, kad
ģenerālmajors Fjodors Kuzmins, kurš te vadīja Baltijas karapgabalu, arī augustā bija galvenais puču organizētājs. Viņš atskaitījās komunistu centrāla komitejai, kas ir noticis, un uz viņu kliedza, kāpēc netika izvest armija ielā šajā janvārī. Viņš tādā diezgan trīcošā balsī atbildēja, bet es taču nevarēju, jo man pretī stāvēja 2 divīzijas dzīvā spēka, viņš min šādu skaitli, protams, nepieminot to, ka tie cilvēki ir neapbruņot, bet acīm redzot, šim militāristam jau pat pilnīgi reāli sajuka tas rēķins, jo viņam bija bailes no tāds cilvēku masas. Un tad mēs pieņemām šo konstitucionālo likumu, un dīvainā kārtā tieši tajā brīdī, kad šis likums bija pieņemts, ka Latvija ir neatkarīga brīva valsts, Piepešs uzbrukums apstājās. Tās bruņu tehnika stāvēja vēl labu laiku laukumā, pēc kāda laika parādījās tāds melnas Volgas, laikam Baltijas karapgabala priekšniecība vai čekisti brauca, un tad viņi tikai aizvācās projām. Mēs arī sapratām vienu, ka nedrīkst no šiem Krievijas patriotiem, no šīs Krievu pasaules apoloģētiem baidīties. Par mums tas ir svarīgi tas, ka mēs spējām, mēs pratām mobilizēties un ka mēs nedrīkstam baidīties. Nevienu brīdi no tā briesmoņa mēs nevaram baidīties, jo viņiem pašiem, man liekas, ir tāds joka teiciens, nebaidieties, es pats baidos. Viņi baidās no drosmīgiem cilvēkiem, viņi baidās no cilvēkiem, kurus nevar piespiest mainīt savu pārliecību, un tur nelīdz arī šis ieroču pārspēks, kā to šobrīd rāda arī Ukraina, kura kaut arī Trumpam liekas, ka Ukraina 15 reizes mazāk par Krieviju, un ka nespēja pretoties Krievijas agresiju, Ukraina spēja, un arī mēs to spējam. Tas bija viens no tādiem veiksmes stāstiem, kad vēl pirms pilnas neatkarības atgūšanas jau bija likums par zemesardzi. Tas ļauj no pirmās dienas, konkrēti no 23. augusta 91. gada, sākt veidot zemesardzi. Pats es biju īpašos brīvprātīgos kārtības sargos visu šo atmodas periodu, cik ilgi tas pastāvēja, sargāja barikādas, palīdzēja veidot Zaķu salā. Tā kā tas bija gandrīz dabīgi, kad viens no maniem priekšniekiem, Roberts Millers, vēlākais 19. bataljona komandieris, zvanīja, un viņš nejautāja, vai tu nāks, viņš teica tā: Raimond, kur tu nāk, zemesardzē vai robežsardzē? Es vispār mūsu attīstību iedalu 3 tādos lielos posmos visu bruņospēku attīstību. Pirmais bija tas, ka mēs, kā vairāk par zemesardzi runājot, mēs kā tāds baltas lapas uzsūcām pilnīgi visu, ko mums deva rietumi, diezgan nekritiski. Mēs vienkārši ņēmām, jo mums nebija nekāds cits. Tad otrais posms bija tas, kurā mēs jau krājām pirmās iemaņas starptautiskās operācijās, kā Bosnijā, Hercegovīnā, piemēram. Un mēs jau sākām selektīvāk izvēlēties, kas mums labāks un kas mums dar, kas mums der. Un trešais posms, kurā mēs šobrīd esam, mēs esam līdzvērtīgi partneri, mēs veidojam, piedalāmies programmu veidošanā, piedalāmies NATO spēju attīstībā ar izglītības kādām atsevišķām apakšprogrammām vai pieredzi un tā tālāk. Mūs jau ņem vērā, un mēs strādājam kā līdzvērtīgi. Mēs tūdaļ pat ieviesām NATO, kā tagad tā laikā sauc, NATO vai angļu taktiku, piemēram, kaut kādas individuālās iemaņas, šaušanas nodarbība, organizācijas un visādi šādas mazas lietiņas, kas vēlāk pamatoties uz tām, tapa mācību centri, tā skaitā zemesardzes mācību centri, instruktoru skola. Tas jau deva tādu lielu grūdienu, tādai pilnvērtīgai attīstībai, kad visi karavīri mācās pēc vienām programmām un dara to augstu profesionālā līmenī. Mēs zemesardzē guvām pārliecību, ka mēs varam aizstāvēt likumu un prasīt ievērot likumu gan tajā laikā Latvijā esošajām Krievijas federācijas militārā vienībām, kuras balstījās uz to brīdi noslēgto līgumu, kas aizliedz viņām, pārvietoties, nekontrolēt pa valsts teritoriju. Zemesardze nodrošināja tās pārbaudu, kontroli. Par zemesardzes uzticību tas ir viegls jautājums, tāpēc, ka zemesardze bija tauta. Īpaši sākumā, kas stājās iekšā, tie bija barikāžu cilvēki, tas bija milzīgs tāds uzticības kredīts no sabiedrības jau iepriekš. Kā es teicu, tas nebija grūti, jo mēs bijām tauta, mēs bijām daļa no tautas, mums bija ģimenes, mēs nācām no saviem, katrs no savu rajonu, un cilvēki mūs pazina, un cilvēki līdz ar to tad arī uzticējās. Aizsardzības spēki lielā mērā balstījās uz to profesionāļu pieredzi, kuri bija dienējuši padomju armijā. Un tas bija ļoti nozīmīgi, jo starp viņiem bija ļoti izcili virsnieki, kas ir nodrošināja bruņospēku turpmāko attīstību. Bija tādi izcili priekšnoteikumi, lai radītu bāzi gan zemesardzes un aizsardzības spēku apvienošanā, lai radītu nacionālos bruņotos spēkus, gan kopumā tādai nopietnai profesionālai bruņotas spēku attīstībai. Šis ceļš
var teikt, tika noiets vienā elpas vilcienā. Kaut gan viņš nebija no tiem vieglākajiem. Jāsaka, vispirms jau bija jārada Nacionālajie bruņotie spēki, apvienojot visas tās struktūras, kas uz to brīdi, 1991. gadā, eksistēja Latvijas valstī. Un viņi bija daudz. Tātad bija robežsardze, bija zemesardze, bija aizsardzības spēki, kuros bija gaisa spēki, jūras spēki un sauszemes spēki, neliels kontingents, protams, valsts prezidenta un Saeimas drošības dienests. Un viss šis bija jāsaliek kopā zem vienotas vadības, jo ņemot vērā mūsu mērķi un tā arī tālākos uzdevumus, kas bija iestāšanās NATO, tad citādi nevarēja būt. Tā kā mērķis bija iestāšanās NATO, uzdevumi bija skaidri. Līdz ar to pirmais bija jāapvieno attiecīgās vadības struktūras štabs, jāizveido. Un šeit ir jāsaka paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri bija gatavi šajā darbā piedalīties un salikt kopā divas lietas. Pirmām kārtām jau zemesardzi un aizsardzības spēku štābu, izveidot vienotu vadības centru un salikt kopā, var teikt, tanī brīdī divas sadaļas, kura nevisai uzticējās viena otrai. Bet jebkurā gadījumā rezultāti, es domāju, kad mēs jau varējām baudīt 98. gada maijā, kad tika pabeigts pirmais lielais nopietnais kopējais darbs. Tas rezultējās ar to, ka tika izstrādāts attiecīgi 99. gada budžets, kurām par pamatu, par plānu bija attiecīgi brigādes izveidošana. Tāpēc jau no pirmās dienas, kad veidojās štābs, vislielākā uzmanība tika veltīta cilvēku apmācībai. Karavīru, virsnieku, un tika veidot šī bruņoto spēku apmācības sistēma, kurā bija posms Nacionālā aizsardzības akadēmija, kas jau pirms bruņoto spēku apvienošanas jau savā starpā satuvināja kā zemesardzes, tā attiecīgi robežsardzes, tā arī attiecīgi vispārējos spēku veidu jaunos virsniekus, kuri mācījās kopā. Un tālāk jau šis pamatapmācības kurs tika pilnveidots, saliekot kopā visas tās idejas, kas jau bija līdz 1994. gadam nonākušas attiecīgi bruņoto spēku attiecīgos daļu rīcībā, kādas viņi bija veidojuši, tika veidot vienu pamatapmācības programmu. Un vēl viens princips tika ievērots vienmēr. Pēc iespējas, pie jebkuras iespējas, tika izmantot ārzemju partneru palīdzību, lai mēs varētu apmācīt savus virsniekus ārzemju militārajās mācību iestādēs. Personīgi toreiz prezentēju šo mūsu attīstības plānu ministru kabinetā 98. gada maijā. Toreiz Šķēles valdība bija. Un tā bija tāda saulaina diena. Un tas rezultāts pēc šīs prezentācijas mums visiem, kas mēnešiem bija strādājuši štābā dienām un naktīm, lai to visu padarītu un izdarītu un saskaitītu un aprēķinātu, bija tiešām tāds milzīgs gandarījums, kad mēs esam to padarījuši kopā. Un faktiski tas arī bija tāds rezultāts, kad štābs ir izveidots un štābs ir spējīgs strādāt un vadīt bruņotos spēkus. Janvārī 1994. gada NATO galvenajā mītnē Briselē valstu vadītāju un valdību vadītāju sanāksmes laikā tika pieņemta programma partnerattiecības mieram, lai tiešām veicinātu un jaunās demokrātijas attīstītu un veidotu bruņotos spēkus caurskatāmus, caurspīdīgus un demokrātiski vadītus. Tādēļ arī Latvija tika uzaicināta, un 97. gadā, ja nemaldos, kad 20 un vairāk valstis iestājās un pievienojās partnerattiecības mieram. Bet tā pašā gada jūnijā mūsu valdība un parlaments lēma, ka mēs pievienojamies. Un šajā pašā janvāra izteikumā pirmo reizi formāli tika izteikts, ka arī
partnerattiecības miera dalībvalstis var kļūt par NATO dalībvalstīm. Respektīvi, durvis uz NATO tika atvērtas arī priekš Latvijas. Un Latvijai ar 97. gadu uzsākās smags darbs ceļš uz NATO, ko mēs 10 gadu laikā, 2007. gadā arī paveicām. Baltic Challenge mācības bija pirmās ASV un Baltijas valstu mācības, ja neviļ, tad tie skaitļi bija aptuveni 300-320 amerikāņu karavīri un arī tikpat arī no 3 Baltijas valstīm. Tas bija tāds pirmais mēģinājums. 97. gadā, kas jau bija atgriezies no Bosnijas, tad Igaunijā mācību centrā Paldiski un viss arī bataljons, Baltijas miera uzturēšanas bataljons tika iesaistīts šajās mācībās kā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvi. Un 97. gadā bija klāt arī Skandināvu valstis, tās, kuras bija uzņēmušās šefību par 3 Baltijas valstīm. Tas ir Zviedrija par Latviju, Dānija par Lietuvu un Norvēģija par Igauniju. Un šie visi kontingenti arī piedalījās mācībās. Amerikāņiem, protams, bija savs stāsts mācībām. Viņi trenēja gan izsēšanos no jūras, desanta operācijas, gan arī gaisa operācijas. Tie, kas bija uz zemes, ja mani karavīri no rotas, viņi tiešām gatavojas un trenējas miera uzturēšanas mācību uzdevumu izpildē, kā tas notiktu miera uzturēšanas mācībās. Savukārt 98. gadā tās, man liekas, bija lielākās un pēdējās Baltic Challenge mācības, kas notika Klaipēdā, Lietuvā. Tur jau bija pāri 5000 karavīri, tas ar visu rotu arī piedalījās šajās mācībās, bet tie uzdevumi tiešām bija orientēti uz miera uzturēšanu un miera uzturēšanas uzdevumu izpildi. Ceļu dalībai NATO es uz šīm mācībām tajā brīdī skatījos kā Baltijas bataljona certificēšanas un testa mācībām. Jo mums, ka bataljona vienības attīstībā bija paredzēts, ka bataljonam jābūt spējīgam un gatavam pilnā sastāvā izvērsties kaut kur, kaut kādā konflikta zonā un uzturēt mieru vismaz 6 līdz 9 mēnešus. Baltijas valstīm ar savu karavīru jākļūst atpazīstamākām visā plašajā pasaulē. Tā laika ģeopolitiskā situācija valstī vairāk koncentrējās uz Balkāniem, uz Bosniju, Hercegovinu vai Libānu. Divas tādas aktuālākās vietas pasaulē, kur jau bija potenciālais ieskats, ka Latvijas armijas karavīrs gan Baltijas valstu karavīri varētu sevi pozicionēt kā miera uzturētāji. Kā rezultātā izveidojās Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljons, kas sastāvēja sākotnēji no 3 Baltijas valstu rotām – Lietuva, Latvija un Igaunija, kurām man bija tas gods dienēt. Tas bija pirmais projekts, ka Latvijas valsts karavīrs dodas svešajā zemē, svešajā pasaulē, pozicionēt savu valsti, savu profesionalitāti. Šīs projekts ir pirmais, kad Latvijas karavīrus sāka mācīt ārzemju instruktori, ārzemju virsnieki, pēc NATO standartiem. Pretējā gadījumā mēs nevarētu integrēties nevienā kaujaspējīgākā bataljonā, kas ir NATO sastāvā, ar savām zināšanām, kādas nu viņas bija. Protams, liela dūša, liela jauda, sargā savu zemi, nekad neatdot nevienam savu sarkano karogu, bet pieejas, kaujas izpildījums, kaujas scenārijs, to sāka mācīt mums britu jūras kājnieku instruktori. Un pēc tam jau ar mūsu jaunizveidoto Baltijas bataljona Latvijas rotu devāmies pirmajā savā misijā 1996. gadā uz Bosniju Hercegovinu. Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljons tika veidots ar vienīgo nozīmi – miera uzturēšanas operācijas visā plašajā pasaulē. Un tā brīža ģeopolitiskā situācija, kā es minēju, bija Bosnija, Hercegovina un Libāna. Tā bija pirmie tādi nopietnie soļi Latvijas karavīra atpazīstamība visā plašajā pasaulē. Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljons bija ļoti liels kredīts uzticības un lojalitātes veidošanā starp 3 Baltijas valstīm. Īsi pēc neatkarības atgūšanas Latvijas valsts nolēma, ka mūsu interesēs ir iestāties dažādos drošības formātos, primāri NATO, bet arī Eiropas Savienība. Un tika uzskatīts, ka mūsu dalība militārajās operācijās būs veids, kā mēs varam sev pierādīt kā uzticamus sabiedrotos, lai palīdzētu šiem iestāšanās procesiem.
Es teiktu, ka nostrādāja. Pār 8000 karavīri piedalījušies starptautiskajās operācijās. Viņas visas ir bijušas svarīgas, bet es izceltu tad Balkānu reģionu, Afganistānu un Irāku. Kā skaitliski vislielākās, kur mēs piedalījāmies, un kā arī operacionāli un riska ziņā visnopietnākās. Sākotnēji noteikti tas stimulēja ātrāku piemērošanos tajā laikā tās augtajiem NATO standartiem, ka mēs tad būvējam bruņotos spēkus, ka viņi spēja darboties kopā ar mūsu sabiedrotajiem, īpaši NATO. Un vēlāk noteikti tas stimulēja mūsu, nosauksim viņu par operacionālo domāšanu, kas sevi noteikti ietvēra spēju jaunā apvidū izanalizēt situāciju pret iedoto uzdevumu. Un tad gan ar saviem spēkiem, vienības rīcībā esošajiem spēkiem, ieročiem un prasmēm, gan arī kopā ar sabiedrotajiem, tā sauktā apvienoto ieroču šķiru lieta, tātad gaisa atbalsts, netiešais uguns atbalsts, tad spēja to visu iespējami labākajā veidā iekooperēt konkrētajā operācijā. Es domāju, ka šis tad varētu būt bijis tas lielais ieguvums, jo viņš tad ir stimulējis mūsu kāds UNFTAS operacionālo domāšanu un spēju pielāgot mūsu un sabiedroto rīcībā esošos līdzekļus konkrētai situācijai, kas tad, protams, nodara arī plānojot Latvijas aizsardzību. Man ir 5 starptautiskās operācijas. Pirmā bija savdabīga civilējās drēbēs bez ieročiem ETSO Kosovas novērotāja misija pirms NATO operācijas tur. 4 militārās, tad vēl 2 Balkānos, Bosnijā un Kosova un 2 Irākā. Līdzīgi kā visiem citiem, viņas noteikti ir stimulējušas manu spēju operacionāli domāt, piemēroties konkrētajām situācijām. Katra šāda operācija, it īpaši, ja tu dodies tur ar vienību, viņa ir vesels cikls, kas palīdz tev saprast, kā īstenībā bruņotie spēki strādā. Tad tev ir jāizplāno, kas tev misijai ir vajadzīgs. Tev ir ļoti svarīgā parasti aizmirstā nodrošinājuma joma jāskārto, lai viss tev darbotos. Tev ir gan pašam, gan kopā ar tiem cilvēkiem jāsagatavojas konkrēto uzdevumu izpildē. Tad tev ir jāizbrauc tur, tie konkrētie uzdevumi jāveic, pastāvīgi jāturpina mācīties, jo situācija mainās. Un tev ir jāmeklē kaut kāda radoša risinājuma no tev pieejamo līdzekļu viedokļa. Tas viss noteikti ir stimulējis manu spēju militāri domāt. Manuprāt, lielākais izaicinājums Latvijas ceļā uz NATO bija spēja pierādīt, ka mēs militāri un savādāk esam līdzīgi tām NATO dalībvalstīm, kas uz to brīdi jau bija. Mēs bijām sākuši bez bruņotiem spēkiem, finansējums bija ļoti zems, zem 1%, un tāpēc bija ļoti svarīgi spēt pierādīt, ka mēs varam būt līdzvērtīgi, mēs varam pienest savu ārtavu kopējā drošībā. Svarīgākie lēmumi integrācijai NATO, manuprāt, bija 3. Pirmkārt, tas bija lēmums par 2% aizsardzībai sasniegšanu, tas gan bija likuma formā, ka tas tiks sasniegts pakāpeniski vairāk gadu laikā. Otrs, spēja strauji mainīt veidu un formu, kādā bruņotie spēki funkcionēja un strādāja, no tādas padomju skolas pārējot uz vairāk NATO skolu. Un visbeidzot, kas bija politiski ārkārtīgi svarīgi daudzām valstīm, bija pierādījums, ka šie te krievalodīgie iedzīvotāji un nepilsoņi, kas tajā laikā bija vēl vairāk, nebūs šķērslis mūsu drošībā. NATO karavīru klātbūtnes nozīme pamatos ir parādīt, ka NATO nav tikai uz papīra un ka nepieciešamības gadījumā, ja nu Krievija nolēma kādas, teiksim, avantūras iesākt mūsu virzienā, ka viņiem būs jārēķinās ar visu NATO valstu atbildi un ka Latvija nebūs viena. Galvenie izaicinājumi, es domāju, bija pirmkārt pārliecināt
un nezaudēt sabiedrības uzticību bruņotajiem spēkiem, to, kad bruņoties spēki kopā ar Latvijas sabiedrību spēs aizsargāt Latvijas nāciju, valstiskumu. Tas ir galvenais izaicinājums, un tas ir pamats visai aizsardzības sistēmai kā tādai. Un pārējās lietas ir viss pakārtotas. Mēs varam iegādāties bruņojumu ļoti kvalitatīvu. Mēs ar savu intelektuālo, militāro potenciālu spējam nodrošināt efektīvu apmācību sistēmu, un mēs arī parādam ar savu to būtību latviešu karavīru, ka esam ļoti garīgi spēcīgi, un principā mēs esam iemantojuši milzīgu tādu atzinību mūsu NATO sabiedroto vidū ar kvalitatīvu aizsardzības spēju organizēšanu šeit Latvijā un, protams, parādot savu spējas ārpus Latvijas. Milzīgs solis ir spērts, sākot jau no 2014. gada, tad, kad 2016. gadā bija pieejami daudz lielāki finansiālie līdzekļi, mēs esam spēruši milzīgus soļus, lai iegūtu attiecīgu bruņojumu, nodrošināt pilnu apjomu ekipējumu gan zemesardzei, gan profesionālajām vienībām. Mēs esam iegādājušies mobilās platformas. Jūs noteikti ziniet daudzas, kas principā jau tagad ir redzams mūsu vienībās, kā kājnieku bruņmašīnu baterija. Mēs esam nodrošinājuši artilērijas vienības, mēs pilnā apjomā attīstam arī citu spēku veidus, kā jūrā un gaisā. Mēs esam specializētajās operācijās sasnieguši daudz lielisku efektu. Un, protams, mēs darbojamies arī tādās ļoti jūtīgās sfērās kā kiberaizsardzība, elektroniskā kara darbība un, protams, arī infooperāciju jomā, un esam izveidojuši dažas apakšvienības, kuras ļoti efektīvi arī šodien parāda šīs spējas. Šodien ar lepnumu Latvijas sabiedrība var skatīties, kad visi ir vienādi ekipēti. Nav vairs dalījums, ka kaut kas ir atšķirīgs ir zemesardzei un profesionālajām vienībām ir daudz kaut kas labāk. Visi vienādi ekipēti, vienādi apmācīti un vienādi reprezentēti visās jomās. Mēs vairs nedalām atbildības sfēras. Gan zemesardzes bataljoni ir pilnībā iekļauti Latvijas operacionālajā aizsardzības plānā, gan profesionālās vienības, kā mehanizētā brigāde, nodrošina daudz tās jomas, ko agrāk nodrošināja, piemēram, zemesardze. Tagad ir principā realizējies tā saucamā miksa sistēma, kad mēs viens otru pilnīgi respektējam, mēs viens otru atbalstam un tādā veidā pilnveidojam. Un to mēs pilnīgi redzam, cik profesionāli tagad ir zemesargi un cik saprotoši, kas ir zemesardze kā brīvprātīga organizācija no profesionālā dienas karavīriem. Mums kopīgi attīstot bruņotos spēkus, tos jau tuvākajā nākotnē es redzu kā valsts un iedzīvotāju drošības un aizsardzības garantijas stūrakmeni. Bet, lai to panākt, tad skaidrs, ka bruņotajiem spēkiem jābūt ar labu, efektīvu resursu pārvaldību, personālu pārvaldību, spējīgiem adaptēties ar visām jaunām tehnoloģijām, inovācijām, spējīgiem to pieņemt un ātri tātad šajā ciklā iestrādāt iekšā, lai mēs veidotu savas spējas, kuras tad mums arī palīdzēs. Galvenās spējas laicīgi saprast apdraudējumu, būt daudz letālākiem, būt arī mobīliem, spējīgiem ātri reaģēt, pieņemt lēmumus un tiešām sniegt to drošības garantiju mūsu valstī un iedzīvotājiem. Galvenais to visu mērķu sasniegšanā vai attīstībā ir īstenībā mūsu sabiedrības atbalsts bruņotajiem spēkiem. Jo bez tā, ja mums neticēs, nesaskatīs mūsu lomu un vajadzību kādā tālākā nākotnē, drošība liksies jau atkal pašsaprotama, tad skaidrs, ka mums būs grūti sasniegt savus attīstības mērķus. Jā, 61 000 tas ir mūsu mērķis, lai mēs varētu pildīt mūsu uzdevumus. Būtība šajā galvenajā uzdevumā ir mūsu rezervi veidošana. Rezerves veidošana būs arī galvenais izaicinājums. Ir daudz spējas, kuras mums jāattīsta, bet ir tās kritiskākās. Kā teicu, mūsu spēja pašiem saprast situāciju un pašu noturības, ilgtspējības spēju, un tas ir gan mūsu komandvadība, gan pretgaisa aizsardzība. Nākamie gadi, tuvākais vidējais termiņš, joprojām būs pretgaisa aizsardzība, daudzslāņu pretgaisa aizsardzība, kas spējam rēģēt gan pret vecajiem klasiskajiem apdraudējumiem, kas ir aviācija,
raķešu apdraudējumi, bet viss, kas tagad nācis klāt, dažādas bezpilotu sistēmas, autonomās sistēmas, kas uzbruk Ukrainā, to pašu mēs varam paredzēt arī šādos gadījumos uzbrukumiem mums, un mums jābūt gatavam tam visos līmeņos, dažādiem efektīviem veidiem to atturēt, lai pasargātu mūsu spējas rīkoties, bet pasargāt arī mūsu kritisko infrastruktūru, mūsu pilsētas, mūsu iedzīvotājus. No kaujas funkcijām manevrs un uguns, tāda kustība un uguns joprojām ir svarīga. Tāpēc mēs šobrīd jau lēmumu pieņemt un tiešām tiek atvēlēti liela līdzekļi, lai arī investētu mūsu sauszemes komponentes manevru spējās, mūsu mehanizētās brigādes kaujas mašīnas, artilērija ir tas, kas dos manevru spēju, uguns spēju, lai mēs kopīgi atbalstīti ar tehnoloģijas, kas būs autonomo sistēmu pavadīšanas spējas, kas pavadīs šīs spējas, kas pasargās pret šādiem apdraudējumiem. Tas viss veidos to spēju, lai mēs varētu arī efektīvi pieņemt lēmumus un vēlreiz jau atkal ar izšķirošiem triecieniem gan sargāt valsti, gan atgūt iespējams zaudētās teritorijas. Mūsu letalitāte, tās būs tālās darbības, artilērijas sistēmas uz sauszemes, tālās darbības raķešu sistēmas jūrā, arī pretgaisa aizsardzība jau minēta arī, kas būs spējīgas atriekt arī pretinieku tālās distancēs. Tātad šie 3 galvenie virzieni, mūsu pašu izdzīvot spēju, mūsu manevru spēju un mūsu triecienu spēja būs tie, kas saņems lielāko finansējumu nākamajos gados. Zemesardze, tas, kas bija pamatā, atjaunojot mūsu aizsardzības spējas, bija modelis un joprojām ir pats labākais modelis, kā katrs var īstenot savu sajūtu par to, ka nepietiek ar to, ka es esmu uztaisījis savu plānu, zinu, ko es varētu darīt individuāli ar savu ģimeni, savas māju un ģimenes aizsardzībai, bet gribu darīt kaut ko vairāk. Pirmā atbilde ir iespēja iegūt papildus zināšanas, būt daļai no mūsu aizsardzības spējām un struktūras ir būt daļai no zemesardzes. Bet mēs piedāvājam dažādus citus rīkus, pieejamību, zināšanas, kur varētu gūt, kur sev sagatavot, sākot jau no skolas. Un es tiešām ļoti ticu tam, ka arī caur valsts aizsardzības mācību, caur mūsu aktivitātēm, ko veic Jaunsardzes centrs, mēs varēsim gatavot mūsu cilvēkus, kuriem vairs nebūs šis jautājums, ko es varu darīt valsts aizsardzības labā, kā man iesaistīties valsts aizsardzības labā, jo to viņi jau būs apgūši savos pamatos. Un zinās, un atradīs veidu. Ne katram ir jābūt par karavīru un pat zemesargu. Skaidrs, ka daudziem cilvēkiem jāstrādā citās tautsaimniecības jomās, lai mēs valsti veidotu, attīstītu, bet šādiem krīzes gadījumiem, izņēmumu gadījumiem, kara gadījumiem jābūt gataviem. Arī savā uzņēmumā, savā organizācijā, domājot par tās noturību, ilgspējību, lai tā var darboties šajos izaicinājumu situācijās. Jo katrs, kurš būs gatavs veikt savus uzdevumus, turpināt savu darbu un pienesumu, atvieglos to, ka mēs varēsim kā bruņotie spēki koncentrēties uz tieši paredzēto mums uzdevumu, cīnīties ar apdraudējumu, cīnīties ar pretinieku uz mūsu valsts robežām.